Moduls Rīga piedāvā. Ir tāds teātris, kur saprot daudz, un ir tāds, kas ir ļoti lokāls, un kurš nav domāts plašāk par tās valsts robežām lietošanai. Kaut kā tā ir. Ir lietas, kas ir labas tikai mums priekš sevis, un viņas nezaudē vērtību tādēļ, ka viņas ir labas priekš mums pašiem. Bet man liekas, ka ir diezgan daudz darbi, kas varbūt arī vairāk kā tikai vienā valodā runājošiem. Bet to nevar izrēķināt. Man liekas, ka tas ir tādi retumi. Vai arī to ļoti labi var izrēķināt, un es nezinu to matemātiku. Tad, kad tika taisīti leģionāri, man liekas, mēs daudz domājam, lai tas būtu saprotami latviešiem, bet tā kā bija tur bija kaut kas tajā piemēram, tā izrāda, kur ir saprotama ne tikai latviešiem, ne tikai ļoti mūsu lokā. Un tur bija varbūt kaut kā tajā pašā komandā vai kaut kur nostrādāja tas, ka tas bija saprotams arī citiem. Kaut gan tajā mirklī, kad mēs bijām viņu pabeiguši, mums likās, ka tā būs saprotama tikai latviešiem. Ka diez vai kāds cits to spēs novērtēt, kāds cits to spēs saprast. Un izrādījās pretēji. Un citreiz, kad tu mēģini šo... ik pa brīžam esmu par to padomājis, kā to var izdarīt tā, lai tas nostrādā. Un arī tad, kad tu strādā, kad man nācies tagad strādāt ārzemēs, tad arī ir tas, ka dažkārt tu domā, lai tas būtu man un tev itāļiem. Un tad man liekas, ka tur ir savas grūtības. Tas dažreiz notiek, un dažreiz tas paliek tajā mūsu lokā, un nekas slikts tur nav. Varbūt latviešiem un itāļiem tā izrāda ir saprotama. Man grūti spriest, vai pamatgaumi atšķirās, un vai tas, kas ir Latvijā alternatīvs vai jauns teātris, ārkārtīgi atšķirās. Kaut gan, man liekas, ir kaut kādas. Jo tas, kas ir klasisks, tas, man liekas, daudz neatšķirās visur pasaulē. Varbūt citur sanāk kvalitatīvāk, citur tiešām briesmīgi, bet tur liels, nezinu, es liels atšķirības neredzu. Tajā brīdī, kad notiek tas mēģinājums aptvert, kas ir mūsdienīgs teātris, tad tur savā ziņā mēdz parādīties atšķirības. Un Latviešiem ir tomēr daudz, kas tajā mūsdienīgajā teātrī iet caur to mūsu dramatisko teātru skolu. Un tad kaut kas parādās savādāks pa brīžam. Tā var to izskaidrot. Man liekas, pamatā. Un tad... Latviešu teātrī nekliedz, skatos, Krievu teātrī kliedz vienmēr. Jā, bet tad, tā ir mūsu gauma. Tādēļ, ka mēs nevaram saprast to kliekšanu. Es arī nevaru saprast to kliekšanu. Man ir kaut kādas lietas, kuras mēs... tā ir tā tīri, tas, kā mēs novērtējam teātri. Es, piemēram, nespēju novērtēt ārkārtējas ciešanas uz skatuves. Kaut kā tas, kad cilvēks ir izlicis sevi un raud un bļauj. Un kaut kur to mēdz novērtēt. Ir lietas, kuras šīs te spējas sevi pilnīgi izplēst, izgriezt, tiek novērtēts kā augsta māksla. Bet es nezinu, vai laikam jau tiek novērtēts. Vai tev kā režisoram ir svarīgi zināt un redzēt to, kas notiek citur pasaulē teātrī? Man tas ir... tā ir viena no manām... tā vienkārši ir mana ļoti būtiska dzīves daļa. Man liekas, ka arī tas ir... Arī, ja tu nebūtu režisors? Vai tad, ja es nebūtu režisors, vai man patiktu skatīties teātri ārpus? Jā, es domāju, es Homonovus apmeklētu. Vai es aizbrauktu līdz Balto skandālam, vai uz kādu citu festivālu ārpus šīs valsts, nezinu. Bet es domāju, ka es Homonovus apmeklētu. Patiesi nebūtu režisors. Man liekas, ka arī tas ko, piemēram, Homonovs ir izdarījis, tas pamainīja to uzskatu, kas ir teātris, kurš varbūt uzrunā vairāk auditorijas kā vienas valsts, vienas teritorijas robežās.
tās izrādes, viņas nav domātas, tieši tai pilsētas, tai mājai. Un tas arī daudz ko izmaina. Jo ilgu laiku, kad rāda vienkārši pat ļoti labi režisori, man ilgu laiku tas bija ļoti grūti saprotams, kad tiek rādīts izrādes, kas ir noteiktā vietā, noteiktā saknēs veidotas. Diezgan bieži ir tā, ka tu daudz labprātāk to redzētu tajā vietā, tajā saknēs, nevis, kad viņu atved šeit un to kontekstu ir grūti saprast. Un tad tiešām daudz patīkamāk ir skatīties lietuviešu izrādi Lietuvā, jo tad tu saproti, kāpēc tas tā tiek darīts un kā to visu apkārt tev uztver, un tad tu vari tajā sajūtā ieiet. Bet tad ir darbi, kas ir domāti vairāk kā tikai šai pilsētai, šai mājai. Un tas ir tas, kas man ļoti patīk. Un kas ir arī bijis pēdējā laikā, man liekas, Latvijai sasniedzams Rīgai. Un ko tu šobrīd dari Nacionālajā teātrī? Tas ir kaut kāds minifestivāls? Tas ir savā ziņā, tas ir minifestivāls. Tā ir iespēja šīs te noteiktas teātra iespējas izmantot un izdarīt šeit, Nacionālā teātrēkā. Un skatīties, kā tas norisināsies. Tas ir savā ziņā četru teātra mākslinieku darbi, kuri ir, es sākumā uzdevu tādu kopēju tēmu, kas ir Schengens zonas spožums un posts, bet drīzāk man, tas ir kultūras galvaspilsētas ietveros, 14 gadi, 2014. Tad man likās, ka teātrī tas, kas mums pietrūkst, ir arī saruna par to, kas neskar tieši manu sētu, kas ir drusku ārpus mūsu valsts robežām. Kad to ir diezgan grūti arī izdarīt, ko ik pa brīžiem ir bijusi doma, bet tas diezgan grūti nonāk līdz realizācijai, ka tas tiešām būtu par kaut ko ārpus tavas teritorijas, tava zināšana lauka, runāt kaut vai politiski vai sociālos jautājumos, paskatīties ārpus tām robežām, kurās mēs esam. Un tad šeit, mēs runājam par to, kas it kā mūs skartu, vajadzētu skart visus, vai arī nemaz tā neskar. Un savā ziņā, kad ar māksliniekiem runāju, tad tā tomēr bija, tuvāk šai tēmai, kas ir tā bezrobežu eksistence, kāda mums ir, un arī tālāk, kas ir Eiropa, un kā uz to paskatīties pietiekoši kritiski vai nekritiski, visticamāk jau kritiski, teātrī. Un tas bija tā iecer, un tad ir tāds minifestivāls, 4 izrādes vienā mēnesī top par šo tēmu. Un tad viņas būs iespējas redzēt oktobrī un arī drusku pēc tam. Jaunas paudzes teātra mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm ir Marsija Lants, kas veido Nacionālā teātra Baltajā zālē darbu, kas saucās arī Spožums un posts. Un tā būs tāda interaktīva teātra izrāde ar arī ne tikai Baltā, kurā būs aicināti skatītāji piedalīties. Un viņi tieši paņēma to jautājumu par to, kā tu nokļūsi šajā valstī, kas tad ir tie spēles noteikumi, ar kuriem tev nākās sadzīvot, esot šajā, ne valstī, bet šajā Eiropas Savienībā vai šajā tā teikt, ekonomiskajā blokā. Tas būs otrais darbs. Pirmais darbs būs saistīts ar tā ideja sākās ar Julianu Heceli, Vācijas režisoru, vācu režisoru no Amsterdamas, kurš dzīvo Amsterdamā. Darbs, viņš saucās Noķert Rabit, un Rabit ir tā kā pārfrāzējums no organizācijas, kas nodrošina tā teikt, imigrācijas neeksistenci no dienvidu robežas, kur nodrošina to, lai bēgļi netiktu iekšā.
Tās ir privātas organizācijas, kas ar to nodarbojās, lai neviens netiktu mūsu tādā fortā. Un viņš sāk, un tur tiek izmantots visas mūsdienu tehnoloģijas, kompjūtera, matemātiski algoritmi, pēc kuriem nosaka, ka cilvēks, piemēram, neiet pietiekoši pareizā solī, kas rada aizdomas, ka viņš ir tūlīt atvers kādu konteineru pilnu ar imigrantiem. Un tad viņš pēta tās novērošanas sistēmas un to, kā šī novērošanas mehānismi notiek mūsu dzīvē. Un tā būs izrāde, kurā gluži ne vienam skatītājam, bet vienlaicīgi tu savā ziņā neesi, tu esi kopā, kā lai pasaka, jūs esat divi skatītāji vienā istabā un novērojat citus. Un tas būs pirmais darbs. Un pēc tam ir Vidas Bareķis, kurš taisa Eirovīziju. Viņš ir būtībā viens no pašlaik slavenākajiem lietuviešu jaunās paudzes režisoriem, un viņš ir arī mūziķis. Viņam likās interesanti to paņemt no savā ziņā komēdijas aspekta, redzēsim, cik daudz komēdijas tur būs, bet veidot no tā mūziku un izmantojot tieši to Eirovīzijas formātu un veidot ar oriģinālu mūziku pildītu, varbūt kādu zaktu mūziku pildītu darbu. Un noslēgs visu šo festivālu islandiešu kompānija, kas ir Kvizbumbang, kuras veido tādas, kā lai pasaka, iesaistīšanās performances, kuras sāksies ar to, ka noteiktai daļai cilvēku būs iespēja piedalīties kursos, kas ir arī performance, 3 dienu. Un viņiem būs iespēja radīt jaunu republiku, šīs republikas vietā, dibināt jaunu konstitūciju, izvēlēties, kādā valstī viņi gribētu dzīvot. Un pēc tam būs lielā ceremonija, kas, protams, būs tad arī lielākai auditorijai. Un tas būs tāds vienreizējs notikums, kurā būs gan lielai auditorijai noslēgums, gan nedaudz mazākai auditorijai, kur ir gatava tiešām arī aktīvi darboties. Būs tas kursu un jaunas republikas sagatavošanas performance, kurā viņiem būs pašiem jāpiedalās. Un tas ir arī interesants darbs, kurš darbojās starp teātri, realitāti, ballīti, un kas man likās, viņas ir diezgan interesanti viņas ir diezgan interesants mākslinieces, kuras taisa tādas nenosakāmas formas performance, bet tajā pašā laikā tas tik un tā ir asprātīgs mākslas forma. Mēs dzīvojam diezgan lokālā vidē, kur mēs strādājam ar noteiktu formātu, noteiktu veidu, kā strādāt. Un tad ir tās iespējas, ko dod šie te mākslinieki, kuriem ir savādāka pieredze veidot teātri, kur tas nevienmēr ir jābūt repertuāra sistēmā, nevienmēr tam jābūt veiksmē, ja tā ir nospēlējusi 50 vai 100 izrādes, bet kur ir kaut kādi citi noteikumi. Un tas arī ir tas, ko šeit gribās izmēģināt, kad jātop 4 interesanti mākslas darbi. Tā ir tā interesantā pieredze. Tur ir savā ziņā tas, kas ir iespējams teātrī, kas vēl ir šādā mājā iespējams. Un dažreiz to ar noteiktu, piemēram, man personīgi ar noteiktu sākuma iedomu, kādas izrādes taisīt, pat ļoti labas, bet kā to darīt. Un to drusku nograut. Un to iespējams vajag darīt šoreiz ar revidentiem, ar 4 revidentiem no ārpuses, kuri to drusku sakrata to mūsu dzīvīti, kurā ir daudz ļoti labi sakārtotas lietas un pie kurām ir patīkami pierast. Un tad nedaudz tādu šādu periodu, kur kaut ko jaunu atklāt un kas varbūt mēs atklājam kaut kādu lietu,
Kāpēc ne? Mēs to varam arī darīt biežāk. Mēs varam paši to atļauties. Un tā ir tāda nedaudz tāda revidentu ieviešana mājā no ārpuses. Kad mēs uztaisījām prezidents, tad mums bija pāris mākslinieki, kas bija tā pirmā reize, ka pāris teica, jums būs nepatikšanas. Un es tā, par kādām nepatikšanām mēs uztaisījām komēdijas šovu, komēdijas izrādi ar pietiekuši nopietnu tēmu par 3 slaveniem politiķiem. Nekāda nepatikšana nebija. Mēs nedzīvojam tādā valstī, bet kaut kur iekšā tā doma eksistē, ka tas var beigties slikti. Un dažreiz, man liekas, tā māksliniekam ir tas uzdevums pārbaudīt, kur ir tās brīvības robežas, par ko mēs baidamies, ka tā nedrīkst. To nedrīkst neviens teikt. To nedrīkst teikt. Un tā nav pieklājīgi teikt. Un tad liekas, ka māksliniekam viens no uzdevumiem, vismaz ar savu balsi, ir pat, ja tu taisi noteikti mākslu, un tad savu balsi izmantot veselā saprāta dēļ. Un to viņš var izdarīt. Māksliniekam ir noteikti politiska funkcija, tāda, kur ir tiešām tā apstiprinoša vai šaubas raisoša. Ja tu kaut ko pasaki, ja daudz mākslinieku, kurš sāks tev teikt, ka par kaut ko, kaut ko daram šajā jautājumā, varbūt kaut kas arī notiks. Vai arī, ja viss saka brīnišķīgs karš, ja šie cilvēki, kur izrādes man tā patīk un kur dvēselēs pieskatījies un kurus man stāstījuši skaisti stāstus par mīlestību, un tagad viņi pasaka, ka tas karš ir labs. Tad jau laikam tā ir, jo es tam cilvēkam uzticos. Par katru politisko notikumu, par katru politisku problēmu stāstu neuztaisīt. Par katru politisku problēmu varbūt var uztaisīt teatrālu protestu, vienreizēju akciju, kura varētu būt asprātīgāka nekā stāvēšana un būt vējiņu dziedāšana. Tas gan, ka teātris varētu vairāk ienākt tajā mūsu aktīvismā, ko mēs veicam. Bet tad, kad tas ir teātris, tad diezgan bieži ir tomēr vajadzība pēc, lai to atrastu spēcīgu tēlu. Tad, ja tev ir 3 prezidenti, Valdis Zetlers vai Viģa Freiberga un Gunts Ulmans, tad tev ir noteiktas gradācijas tēli, caur kuriem tu spēlēs stāsti to stāstu. Vai arī ir smaga tēma, vai ir labs teksts uzrakstīts. Piemēram, viens no pēdējiem darbiem, kas šādi diezgan daudz jau, kas ir taisīts, bet kas Rīgā, Eināram Repšam bija uzrakstīta brīnišķīga runa, kad viņam priekš parlamenta Irākas kara priekškarā. Tā bija izcils demagoģijas, tā kā visu triku savienojums. Un tad, ja tev ir šāds mākslas vai dramaturģisks darbs, tad tu vari veidot kaut ko, tad tu vari sākt taisīt teātri. Un tā ir man liekas, tā būtiskā lieta, ka diezgan bieži ir pat īstenībā otrādi, ka liekas, politisks, tas viss mūs satrauc. Viss, kas mūs satrauc, varbūt teātris, bet tur vēl ir jābūt dramaturģijai kaut kur. Un jāatcerās, ka tas ir teātris. Savā ziņā visi mani prezidenti, ko mēs taisījām, bija tas pirmais tāds mēģinājums saprast, kā to Rubiku kubiku pirms cik gadiem, 11. gadā, tas bija pirms 3 vairāk gadiem, darboties. Un tad, tas pamat, kur mēs sākām skatīties, ir, ko Šekspīrs darīja. Ko Šekspīrs darīja ar saviem karaļiem. Un tas bija labs veids, kā, kaut kā tā arī jādarbojas. Protams, mēs gan farsa tēmās, bet arī savu drošību ieguvām. Vienkārši paskatoties, kas ir darīts un kas strādā jau vairāk kā pustūkstots gadu. Un tas ir, tur kaut kas ir.